Mēs mēģināsim šodien moderēt diskusiju. Diskusijas temats jums ļoti labi zināms. Tā ir mūsu Satversmes preambulas pieņemšana un vai tas ir solis pareiza virziena uz vienotu politisku nāciju veidošanu Latvijā. Varbūt pašu sākumā es mēģināšu parunāt par procedūras jautājumiem un pēc tam došu vārdu mani kolēģi. Pirmkārt, es gribu brīdināt, ka šodien mūsu diskusijā mēs translēsim uz internetu portālu Delfi un portālu Kongress LV. Tāpēc mans būtu lūgums maksimāli pēc iespējas gan ekspertiem, gan zāles klātesošiem izteikties latviski, bet ja kādam, mēs saprotam, ja kādam būs grūtība konsekventi un īsi noformulēt savu pozīciju, nu tad mēs varam, varbūt, ja nebūt pret, varam dot iespēju arī izteikties arī krievu valodā. Mūsu zāle ir arī mūsu ārzemju viesi, un mēs nodrošināsim tulkojumu uz angļu valodu. Un tagad par reglamentu. Organizatori paredzēja, ka diskusijas ilgums būs līdz 3 stundam, lai nopaļot mūsu diskusiju ap 20. Un tāpēc varbūt mēs mēģināsim, ka moderatori, zinām mērā, ierobežot mūsu diskusijas dalībniekus. Un priekšlikums ir tāds. Pašu sākumu varbūt dot iespēju visiem diskusijas dalībniekiem izteikt savu pozīcijas 5 minūšu laika, pēc tam atbildēt uz jautājumiem gan no interneta, gan no zāles, apmainīties ar replikam un pēc tam varbūt kaut kādu rezultātu mēs varbūt varam, vai mēs pienāksim pie kaut kāda kopēja viedokļa, vai mūsu viedokļiem var šķirties, par to mēs varbūt ar kā moderatori pateiksim diskusijas nogali. Ir tāds priekšlikums, ka mēs varbūt dalīsim diskusijas 2 lielas daļas, bet par to es domāju, ka varbūt pastāstīs mana kolēģe ar nelielu īsu priekšvārdu un varbūt arī stādīs priekšā mūsu ekspertus. Aiziet, lūdzu. Jā, labdien! Paldies, ka jūs atnācāt, paldies, ka jūs skatāties. Un pirmais, kāpēc nepilsoņu kongresa rīko šo diskusiju, jo nepilsoņu kongresa mērķis ir pilsonība, bet ne tikai, bet arī tas, ka visi pilsoņi var brīvi un efektīvi piedalīties valsts lietās un demokrātijā. Tāpēc satversmes diskusija par satversmes preambulu mums ir ļoti svarīgi, un tāpēc, kā Egils Levits, preambulas autors, teica, ka ir svarīgi izskaidrot sabiedrībai, kas ir Latvijas valsts jēga, kam Latvija ir rādīta, kādi ir pamatmērķi. Mēs laikam pārstāvām to grupu, kas vismazāk saprot, vai nepareizi saprot, vai kaut kā tā. Tāpēc mēs arī sākam šo diskusiju. Es domāju, ka šīs un drīzāk nākamas nedēļas laikā būs vēl daudzas diskusijas par šo tēmu, un ļoti loģiski, kā pirmais, tie, kas vismazāk saprot, sāk arī diskusiju, tādējādi liekot pamatu turpmākai diskusijai. Mūsu viesi ir gan šeit pie galda, gan arī zālē. Mēs visus iesaistīsim diskusijā. Tad es stādīšu priekšā ir publicists Viktors Avotiņš, jurists Jurijs Sakalovskis, universitātes pasniedzējs Sergejs Kruks, pētniece Olga Pracevska, arī pētnieks Andrejs Bērtņikovs un vēlāk mums piebiedrosies pētniece Linda Curika.
Ko mēs izlasījām preambulā un kāpēc mūsu jautājums, vai tas ir solis uz politisku nāciju? Mēs izlasījām, ka pirmie galvenie svarīgākie valsts mērķi, kas ir definēti preambulas projektā, ir latviešu nācijas pastāvēšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana un visu cilvēku labklājība. Tad mēs izlasījām, ka Latvijā ir proklamēta latviešu vēsturiskajās zemēs, izveidot uz latviešu nācijas negrozāmas gribas un latviešu neatņemama pašnoteikšanas tiesību pamata. Šeit mums rādas pirmas šaubas, kāpēc pašnoteikšanas tiesības ir etniskai kategorijai, latviešiem, nevis Latvijas tautai kā politiskai kategorijai. Tad starp valsts pamatu uzdevumiem mēs neatradam cilvēktiesībās, mēs atradam to kaut kur vēlāk pie citiem principiem. Un jāsaka, ka mums bija preambula ir pieminēts arī, ka valsts aizsargā arī mazākuma tiesības. Tas nozīmē, ka mēs arī, kā ir ne tikai latvieši, bet arī mazākuma tautības pieminēti, kas ir labi. Šodien mēs saņēmām arī Egila Levita vēstuli. Viņš nevarēja ierasties uz mūsu diskusiju, bet uzrakstīja vēstuli, ko var izlasīt šeit, ja kādam nav, mēs tur var kaut kur atrast. Savu vēstuli Egils Levits pateicas par mūsu ielūgumu un par to, ka mēs mēģinām veicināt izpratni par Latvijas valsti, tas vēsturiskajām saknēm, identitāti, pamatvērtībām un nākotnes attīstību. Levita kungs dod arī atbildi uz mūsu jautājumu par politisku nāciju, sakot, ka politiska nācija jau ir ietvertas Satversmes 2. panta jēdzienā Latvijas tauta, kas ir valstiesiski Latvijas valsts nesēja un kura sastāv no latviešu nācijas, kā valsts nācijas un mazākumtautībām. Būtībā Egita Levita vēstule ļoti iepriecinoša, gandrīz kā Satversmes preambula tieši mazākumtautībām arī rakstītā. Jāsaka, ka komentārā, kas ir jurista vārdā, Egila Levita komentāra, kas publicēts jurista vārdā, teikts, ka valsts nācija nozīmē to, ka tā ir nācija, kuras valoda un kultūra nosaka arī valsts nacionāla kultūrola identitāti, un Latvijas valsti ir izveidojusi tieši latviešu nācija ar īpašu virsmērķi, iespējami efektīvākā veida nodrošināt savu valodas un kultūras ilgstošu pastāvēšanu. Turklāt tas neizslēdz, ka mazākumtautība piederīgi līdzīgi kā Rietuma Eiropā arvien vairāk iekļausies latviešu valsts nācijas kulturālajā identitāte, un tādējādi veidosies tā īsta politiska nācija. Mēs lasām drīzāk tādus asimilējušus akcentus. Tāpēc, ka sakot, interpretācijai ir ļoti daudz vietas, es domāju, ka galvenais, kur ir tas jautājums un par ko mēs aicinām visus diskutēt, tas ir par to, ka ir acīm redzami, ka etniska nācija nesakrīt ar politisku nāciju. Politiska nācija kā Latvijas tauta. Un mūsu jautājums, ko darīt? Ko darīt ar to, ka nesakrīt? Vai paplašināt etnisku nāciju, ka visi kļūst par latviešiem, vai arī kaut kā citādi apvienot dažādas etniskas grupas politiskai nācijā. Šis jautājums tik tiešām ir atklāts, un es domāju, ka mēs varētu to apspriest divos veidos. Pirmais, vispār runāt par tādu teoretisku daļu, par to, cik daudz, kas ir Latvijas tauta un cik daudz to, ko mēs, tas, kas rakstīts preambulā, atbilst mūsdienu valsts tiesību prasībām, cilvēktiesību mūsdienu demokrātijas prasībām. Un otrais jautājums, kā šī preambula ietekmēs reālu politisku nāciju veidošanas, kā tas ietekmēs sabiedriskus procesus Latvijā un ko mēs varam sagaidīt, ja tāda tiks pieņemta. Tāpēc divas daļas es piedāvāju sākt ar pirmo un dodu vārdu
Nu, es gribētu cerēt uz to, ka jūs nedomājat, ka mēs, kā moderatori, tik ilgi runājam, ja, un pārkāpjam to esošo reglamentu, ja. Bet tie vārdi, kuri patiešām ļoti svarīgi paša sākuma, diskusijas sākumam, un man ir tikai tāds piedāvājums, ja kādam ir vēl varbūt vajadzība kaut kādu izlasīt gan preambulas tekstu, gan Levita kunga atbilde, tepat ir gan preambula 3 valodas, gan Levita atbilde. Jūs atvainojos, jā. Gan preambula 3 valodas, gan Levita kunga atbilde, jā. Un tagad dosim vārdu Sergejai Krugam. Jā, paldies, labdien visiem. Man te sākumā aicināja runāt kā akadēmiskajam darbiniekam no universitātes, un es uzreiz pateikšu, ka ir diezgan grūti uzstāties šajā pozīcijā, jo trūkst tā materiālu, kuru apspriest. Nav tādu saskanīgu, loģiski uzrakstītu teorētisku tekstu, paradigmu, kuras mēs varētu apspriest, verificēt vai apgāst. Ir jādarbojās tikai ar dažiem izteikumiem, kas kalpo kā simptomi, un es domāju, ka šie simptomi drīzāk psihoanalitiskajā garā liecina par problēmas pārnešanu, un īstenībā runai vajadzētu būt par to, kā sabiedrībā veidojās solidaritāte, jeb šo socioloģijas valodā runājot kohēzija, cohesion, te grūti lietot latviešu vārdus, integrācija vai sadarbība, jo tiem ir visādi ideoloģiskas pieskaņas. Jā. Tātad runa ir par socioloģisko kohēziju, par to, kā atsevišķi indivīdi var darboties kā viens veselums, kā viens organisms, pārkāpjot savrupām interesēm. Un jāatceraties kaut vai Vairas Vītas Freibergas svētku runas visu 8 gadu laikā, kamēr viņa vadījusi šo valsti, tad viņa svētku runu galvenā tēze bija tieši solidaritātes trūkums latviešu vidū. Atceraties, viņa aicināja savu auditoriju mīlēt šo zemi kā savu māti, un savukārt garantēja, ka šī māte mīl savus dēlus un savas meitas. Tā kā ir šie simptomi liecina, diskursīvie liecina par to, ka īstenībā arī šīs diskurs nepiedāvā kāda saskanīgā modeļa, kura varētu integrēties un kur varētu smelties instrumentus sociālai solidaritātei. Bet, lai man ir jārunā, tomēr kaut kādas domas jāizsaka, un tāpēc savu kritisko nostāju es pamatoju ar to kontekstu, kurā parādās šīs idejas. Šeit izmantošu pēdējās integrācijas programmas tēzes, ko, saka, arī Egils Levits ir ierakstījis. Katrā ziņā tur idejas dažas saskana ar to, kas šobrīd preambulā. Un mana kontekstuālais atbalsta punkts ir tas, ka abas šīs idejas nāk gan integrācijas programma pēdējā, gan šī preambula no liberālās partijas Vienotība, un kā visai bieži tiek pieminēts apgaismības idejas, tiek teikts arī integrācijas programmā jaunajā vairākas reizes atkārtot šīs vārds apgaismība. Un Levits saka, ka viss tas notiek apgaismības ideju vadībā un apgaismības ideālu virzībā. Un problēmas jau rodās ar terminu lietošanu, kas ir apgaismība, šo dokumentu izpratnē, kas ir preambulas izpratne valsts nācija. Jāatgādina, ka šī runas par kultūru nacionu un štāts nacionu vēsturiski parādās 19. gadsimta beigās kontekstā, Elzasas likteņa kontekstā, kad Vācijā Mommsens atbalsta Bismarka tieksmes inkorporēt Elzasu Vācijā uz tā pamata, ka ir viena valoda un viena kultūra, un viņa laika biedrs francūzs Fustel de Coulanges runāja
tieši par štātsnacionu, par valsts nāciju, par to, kā elzasiešiem ir brīvā griba un tiesības pašiem izvēlēties, ar ko būt. Un de Coulanges savā lapidārajā formulā saka, ka francūzis ir cilvēks pēc savas dabas, un francūzis gadījuma pēc, kamēr vācietis vispirms izjūt sevi kā vācieti un izjūt sevi kā cilvēku tikai caur savu vācisko esību. Tagad šeit mēs redzam divas atšķirīgas pieejas nācijai, un šajā vēsturiskajā lietojumā štātsnaciona nozīmē kaut ko citu, nevis Levita kungs interpretē savos tekstos atsaucoties uz franču absolūtismu, un katrā ziņā šie termini, jēdzieni kontekstuāli nav arī tur paskaidroti. Tad principi, kas ir pamatā Rietuma Eiropas politiskajā teorijā, tas ir dabiskais likums, saskaņā ar kuru pastāv neatkarīgie spriešanas standarti. Cilvēkam ir tiesības tos izteikt un neatkarīgi formulēt savus uzskatus par lietām, par pasauli. Un otrā ideja ir sabiedriska noruna, jeb šo kontrakts par to, ka institūti pastāv tikai tāpēc, ka tiem ir kaut kāda vērtība sabiedrībai un tiem atsevišķiem locekļiem. Tas nozīmē, ka individi ir brīvi veidot institūcijas un likvidēt tās tādā brīdī, kad tas vairs neatbilst viņu interesēm, vajadzībām. Šīm idejām ir diezgan stingras antiabsolutiskās sekas Anglijas tradīcijā 17. gadsimtā, kas noveda pie karaliskās varas ierobežošanas, pie parlamenta lomas palielināšanās un galu galā pie politiskās preses veidošanos, par ko raksta Habermas, datējot to ar 18. gadsimtu, tātad arī pilsoniskās sabiedrības, kas neatkarīga no valsts veidošanos. Savukārt vācu teorijā un arī mūsdienu šo latviešu intelektuāļu domu, acīm redzot, viņi gan paši to nesaka un nesniedz kontekstu. Es saku, tā ir vislielākā problēma, kā neatklāja savas paradigmas un eksplicīti nepasaka, kurā tradīcijā, kurā teorētiskajā paradigmā atrodas, bet tā sinkrētiski, kā teiksim, LRTs integrācijas programma vieno kopā apgaismības ideālus, bet piedāvā integrācijai pretapgaismības risinājumus. Šo terminu pretapgaismību lietoja no Jesaja Berlīna intelektuālā mantojuma domas. Tātad viņš raksta par to, kā vācu filozofija 18. 19. gadsimtā nostādīja sevi pret apgaismību un definē tādus domātājus kā Hamanis un Herders, kuri abi divi ir dzīvojuši Rīgā ar pretapgaismības tendenci. Tad Vācijā šīs antiabsolutiskās tendences bija mazināts. Valsts šajā vācu tradīcijā romantiskai definēta kā brīvību garants, un personība labprāt nodot savas tiesības valstī. Kas ir nepieciešams personībai? Tikai iekšējā brīvība atliek un iekšējā sevis attīstība, jo pēdējā instancē, kas vada cilvēku uzvedību, tā ir morāli. Tad arī mūsu politiskajai diskursai ir kāda problēma, kāds risinājums individuāla morāli palielināt, nevis institūcijas veidot, likvidēt, pārveidot, likumus adekvātākus rakstīt, bet morāli izveidot. Tāpēc, un morāles avots ir kas? Ir kopiena, ir tradicionālā kopiena, izmantojot šeit klasisko Tönisa definīciju, Gemeinschaft kā mazā kopiena tradicionāla un Gesellschaft lielā sabiedrībā. Tā kā lūk, vācietis dzīvo pilnīgi holistiski identificējas ar savu mazo kopienu, viņam nav nekādas citas izvēles, un viņš smeļās šo kultūras paradigmu, morāles un ētikas normas tieši no šīs abstraktās kopienas. Savukārt Gesellschaft lielajā sabiedrībā cilvēks ir
brīvs, spējīgs spriest neatkarīgi un attiecības ar citiem cilvēkiem regulē šajā Gesellschaft tipa modernajā sabiedrībā, garantē noruna starp cilvēkiem un mākslīgi izveidotās institūcijas. Tā kā šīs gan jaunā integrācijas programma, gan preambula, lūk, arvien palielina šī Gemeinschaft mazās sabiedrības prasību pēc holistiskās, pilnīgas atdošanās, identifikācijās ar mazo tradicionālo sabiedrību, ko nodrošina integrācijas programmas kā dokumentā Latviešu kultūras telpa, Levita diskursā latviskā dzīves ziņa. Neviens no šiem jēdzieniem paskaidrots nav, tāpēc to izmantošana juridiskajos dokumentos ir ārkārtīgi apšaubama, un akadēmiskai apspriešanai tas arī nepadodās, jo nav eksplicēts, kas ir kultūra telpa un kas ir dzīves ziņa un kāda veidā tas ietekmē institūciju pastāvēšanu. Gala rezultātā, kādēļ šīs institūcijas cilvēki veido liberālajā tradīcijā, lai koordinētu savas individuālās rīcības, individuālās intereses, kam īstenībā vajadzētu būt par atrasties rūpju centra, gan konstitūcijas rūpju centra kā likumā, gan mūsu kā sabiedrības locekļu rūpju un uzmanības centrā. Paldies. Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Tas ir, paldies Sergejam par teoretisku ievadu. Un mēs tikai gribam atkārtot savu priekšlikumu, dalīt diskusiju divas daļas. Un sākumam apspriest, vai piedāvātais preambulas projekts ietekmēs uz Latvijas satversmes saturu, burtu un garu. Ja, varbūt tā pirmajā diskusijas daļas aprunāt, un otrajā daļa, tad mēs vairāk runāsim par to, cik tas pieņemšanas process ietekmēs uz politisku situāciju Latviju un uz vienotas politiskas nācijas veidošanas procesu. Es gribu tikai kolēģiem atkārtot, ka mums ir 5 minūtes katram, ja, un ievērosim reglamentu. Kurš pirmais būs? Varbūt var Olgai piedāvāt paturpināt, tad interpretācijas ir daudz, ko mēs kā cilvēki varam saprast, un kā no tavas perspektīvas varam saprast no tā. Man nebūs, es tieši tāpatās uzskatu, ka nav iespējams un nav jēgas to komentēt kā zinātniekam, jo tas šim tekstam ir pilnīgi cita funkcija. Un, manuprāt, šī teksta funkcija ir maģiska, jo preambulas simpatizētāja domāšana ir mistiskā, viņa pastāv mistiskās domāšanas tradīcijā, kurā šim tekstam ir atvēlēta svēto rakstu loma, Egilam Levitam ir pravieša vai guru loma, kurā nācija vai kopiena vai valsts tiek skatīta kā dievišķa, nevis kā konstruēta, un kurā, protams, pastāv arī savi grēcinieki, no kuriem daudz ir pulcējušies šeit. Kāpēc es to secinu? Jo es esmu novērojis diskusijas par preambulu un, teiksim, faktoloģiski argumenti uz preambulas pašreizējā melnrakstā aizstāvjiem neiedarbojas, jo šī teksta uzdevums nav būt sakarā ar realitāti. Šī teksta uzdevums ir konstruēt realitāti. Un, ja realitāte negrib iekļauties šī teksta prasībās, jo sliktāk realitātei. Līdz ar ko, teiksim, komentēt viņu pēc būtības kā kaut kādu fizisku realitāti nav iespējams, jo tas to konstruē, nevis atspoguļo, nevis reprezentē. Savukārt, tas, ko tomēr var pateikt, ir, ka šis te preambulas projekts ir ne pirmais, bet iespējams, ka noslēdzošais vai viens no izšķirīgajiem soļiem, demontējot 1918. gada Republikas demokrātisko iekārtu un to pilsonisko nāciju, politisko nāciju, kas bija šīs te 18. gada Republikas pamatā.
ir zināms no tekstiem, ko runāja tobrīd no tribīnes, un Elizabete lieliski bija ielikusi vienu piemēru no satversmes sapulces runām, kur ir skaidri redzams, ka satversmes autori, satversmes tēvi, kā viņus reliģiskās tradīcijas ietvaros ir pieņemts saukt, ir apzināti atteikušies no etnokulturālās nācijas izpratnes un ir tiekušies uz politiskās nācijas veidošanu. Tas ir bijis jaunās valsts vadmotīvs. Un ar šo preambulas variantu, kāds tas ir šobrīd Egila Levita autorībā, notiek pilnīga un galīga atteikšanās no politiskās nācijas koncepta kā centrāla Latvijas valstī un tiek nostiprināts etnokulturāli mistiskās nācijas izpratne. Un sekas ir attiecīgi paredzamas, notiek atteikšanās no tām iniciatīvām, kas ir orientētas uz politiskās nācijas veidošanos, jo tas nav nepieciešams, jo notiek principiāla izvēle par labu etniskās nācijas izpratnei. Un to, kā tas izpaudīsies praksē, es domāju, ka katrs no mums var diezgan aptuveni, bet labi iedomāties. Jā, paldies Olgai. Tad es gribētu dot vārdu Jurijam Sakalovskim, viņa redzējums. Kas tad ir rakstīts satversmē un kam tas atbilst? Я бы хотел сказать с самого начала одну вещь. А именно о том, что эта преамбула, она не вносит ничего нового. 23 года, в принципе, эта концепция реализовывалась. Медленнее, быстрее, хорошо ли, плохо ли, но она была реализована. 23 года, в принципе, уже существует вот эта модель о том, что латвийское государство создано с одной единственной целью – защита латышской нации, латышского языка, латышской культуры. В принципе, в преамбуле написано, ставятся 3 цели. Первая, вот эта основная, и 2, как бы престижные, да, если мы говорим, которые, это благосостояние общества, достижение какой-то цели, благосостояние общества, и построение демократического государства. Как признает господин Левиц в комментариях юриста Варц, 2 последние, то есть благосостояние и демократия, она может быть вполне создана без создания латвийского государства. То есть, например, да, то есть в рамках единой конфедерации или федерации Соединенных Штатов Европы, например. Да, вполне возможно, что это будет демократическое государство, да, вполне возможно, что это будет основанное на неком благосостоянии. То есть латвийское государство, оно создано только с одной единственной целью. Но вот если ставятся 3 основные цели, они были, собственно, и в начале, когда воссоздавалось латвийское государство в начале 90-х, в конце 80-х. Как видим, если сформулировать в общих чертах, то что было поставлено, то было и достигнуто. Да? То есть мы все время шли вот в этой фарватере вот этой модели. Сейчас просто Эгил Левиц, да, он просто честно и наивно, можно сказать, да, он просто сформулировал то, что уже есть. Ни больше, ни меньше. Единственное, что он, как я уже сравнивал он как изобретатель атомной бомбы, да, ему интересно, он ученый, ему интересно, собственно, изобрести вот эту атомную бомбу. Да, но то, что ее потом могут сбросить политики или военные, грубо говоря, могут сбросить на какой-то мирный город, это говорит, что это не мое, да, это их ответственность, моя задача, мне интересно разработать вот это. Да, и он просто сформулировал то, что на самом деле есть. Но тут есть несколько противоречий. То есть между этими 3 целями. Планируется, что они как тройка лошадей несут государство Латвии вперед, светлым далем. Но на самом деле они находятся в конфликте зачастую.
Да, ведь, например, выживание нации и благосостояние. То есть свидетелем вот этого конфликта мы стали буквально в этом ближайшем месяце. В дискуссии при принятии бюджета, дискуссия по поводу того, нужно ли ограничивать выдачу вида на жительство иностранцам, которые инвестировали в латвийскую экономику, или это, по мнению, например, национального апвиенības, да, то есть это будет угрожать будущему латышскому государству, латвийской нации, языку, культуре. Мы видели, чем это закончилось, то есть некое благосостояние, да, то есть те деньги, которые могли привнести инвесторы, те рабочие места, которые могли бы создать, они были пожертвованы для главной цели, да, то есть по мнению, во всяком случае, национального апвиенības. То же самое выживание нации и демократии. А кто сказал, что выживание нации всегда эффективно при демократии? Вот, например, та же самая национальная апвиенība, которая входит в правящую коалицию, которая реализует, она большим удовольствием в мае этого года отпраздновала годовщину переворота Карлиса Ульманиса, который, собственно, поправил Конституцию, да, и поправил демократию в том смысле. Но, тем не менее, скажем так, он мог бы реализовать вот эту идею сохранения латышской нации, латышской культуры вне рамок демократии. То есть, фактически, кстати, у нас есть памятник Карлису Ульманису как раз напротив Министерства иностранных дел, между прочим. Да, то есть, на самом деле, эти цели, они тоже могут быть в глубоком противоречии. То есть, на самом деле, когда мы дискутировали с господином Левицем, он сказал, что ни в коем случае они не могут быть противоречия. Да, что если демократия, да, то есть вот это право выживания нации, да, и ее развития, оно не может быть, скажем, в противоречии с демократическим устройством государства. Оно не может быть в противоречии с, например, правами тех же нацменьшинств, которые тоже предусмотрены в Конституции. Но тогда мы должны сформулировать вот тот сухой остаток, который может быть, что, собственно, нужно. Да? То есть, что, собственно, может сделать государство для сохранения нации. Это финансировать проекты культурные, развитие языка и так далее. Создать институты, типа центра языка, который будет развивать, скажем, язык. Создать какие-то репрессивные органы в виде инспекции по языку. Принять какие-то законы о том, что латышский язык является государственным языком органов государства, самоуправления и в судах, вот это, собственно, и есть латвийское государство в том понимании, в понимании авторов преамбулы и в понимании тех политиков, которые были последние 23 года у власти. То есть, в принципе, если этого всего нет, то, собственно, получается, что латвийское государство, по их понятиям, и не нужно. Да? То есть, оно не ставит других целей и, соответственно, их не достигает. Labi, paldies liels. Tad īsi kopsavilkumā, kā Jurijs uzskata, ka pēc preambulas teksta neizriet, ka demokrātija būtu kaut kāds obligāts Latvijas valstī, un vienīgais, kas ir obligāts, ir latviešu valoda, kultūra un labklājība. Tad norāda uz tām iespējamām interpretācijām par sliktu demokrātijai. Labi, tad es turpināšu diskusiju Viktors Avotiņš. Ko jūs izlasījāt, ko jūs neizlasījāt preambulā un kā jūs sapratat to, kas tur rakstīts? Es neizteikšos nekvalificēt par kvalificētu tekstu. Es esmu izlasījis preambulu, bet pirms man par to izteikties, man ir vairāk jautājumi Egilam, Čepānei, Plepam un vēl dažiem speciālistiem, kuri ir šajā jomā kvalificēti. Es iesākumā gribēju sēdēt tur, bet es apsēdot šeit tāpēc, lai uzsvērtu, ka šāda līmeņa idejas nedrīkst tikt pieņemts bez diskusijas, bez vispārīgas diskusijas sabiedrībā. Turklāt ne tikai ar lielām kopienām, bet arī ar mazām grupām, gan sociālām, gan ekonomiskām grupām, gan jau vairāk etniskām grupām. Tie ir priekšstati par viņu attieksmi pret, ar ko identificēties. Un viņiem ir vismaz jāļauj šie priekšstati izteikt, un es tā iedomājos, ka šīs diskusijas gala rezultātam ir jābūt objektīvam, vispusīgam ziņojumam, no kura
izriet vai nu teksta pamatojums, vai nu teksta korekcijas. Es esmu piedalījies, es uzskatu, ka vairāk nekā daudzi mani kolēģi Krievu organizāciju sapulcēs ļoti dažādās, gan reliģiskās, gan politiskās, gan ekonomiskās, ar vienu nolūku, lai negvalsts muļķības, nevairot mītus un neatbalstīt aplams stereotipus. Es uzskatu, ka es, nevar teikt pilnībā, bet kaut cik zinu, kas notiek šajā kopienā. Un es uzskatu, ka bez diskusijas, ja runāt par politiku, nevis juridisko pusi, nebūs, manā prātā, patreiz bez diskusijas šis teksts grib ignorēt vai pārkāpt pāri valsts politikas kļūdām gadu gaitā, kas šeit ir notikušas. Politikas kļūdām ne tikai attieksmē pret politiskās nācijas veidošanu, bet arī attieksmē pret pašiem latviešiem. Piemēram, vai latviešu vara ir bijusi šajos gados izvēlēta pēc meritokrātiskiem principiem, vai viņa ir mudinājusi, teiksim, pašu latviešu nāciju būt, ja runa ir par nacionālismu, piekopt ētisko nacionālismu, kad tu centies būt nevis pasludini sevi par labāku, pārāku, par savu tiesību telpu nosaki ar varu, bet savu tiesību telpu tu pamato ar savu autoritāti. Manuprāt, šo centienu kvalitāte varēja būt daudz labāka. Bet ja tas tiek, teiksim, pieņemts direktīvu kā koalīcijas lēmums vai kā 2/3 vairākums Saeimā, tad jāatbild uz jautājumu, kādi riski pēc tam paliek. Ar ko tieši šie riski tiek noņemti mūsu savstarpējās attiecībās, vai saprātīgu integrācijas politiku, vai beidzot saprātīgu pilsoniskas sabiedrības veidošanas politiku. Es tādus aizmetņus neredzu. Tātad, es gribu redzēt šī teksta politisko piezemējumu ar visiem riskiem un visām iespējamām sekām izejot no esošās situācijas. Un tad par to varētu, manuprāt, objektīvi runāt. Labi, paldies jums liels par jūsu viedokli. Tad dod vārdu Andrijam Bernikovam, kā jūs izlasiet преамбулу. Хочу согласиться с Юрием Соколовским, что все эти тенденции начались не сегодня. И, например, вот такую вот критику именно об этих концепциях, она стала более-менее слышна со времен Иверта. А если мы посмотрим программу интеграции 2001 года, там было много чего стоило покритиковать. Просто в отличие от последних этих документов, те вещи маскировались в такую либеральную терминологию. Сейчас что изменилось? Изменилось то, что действительно больше никто ничего не скрывает. И эта конституция, если называть вещи своими именами, она является российской. Это понятно, потому что сегодня расизм понимается как не только, так сказать, в тех строгих терминах расы, черная, белая раса и так далее и тому подобное. В преамбуле четко сказано, что это государство озабочено будет только выживанием, интересами латышской нации. И, то есть получается, что все они, принадлежащие к этой нации, они остаются за бортом. Например, мои корни здесь по обоим родителям 300 лет, я старовер. Получается, что я тоже в эту концепцию не вписываюсь, хотя мои предки возделывали эту землю на протяжении 3 столетий, как минимум. То есть в этом смысле это чисто российский документ. Любой активист левой или либеральной направленности на Западе, он, прочитав этот документ, так его будет трактовать. Это мы здесь что-то стесняемся говорить в таких категориях. Что еще здесь важно подчеркнуть, в принципе, этот документ, он продолжает уничтожение латвийского государства, на мой взгляд. То есть я по своему роду деятельности занимаюсь много сейчас проблемой демографии, проблемой миграции, и на самом деле ситуация ужасная. Вся русскоязычная молодежь
ну не вся, конечно, но процентов 90, с которой я говорю, будучи учителем в школе, будучи преподавателем в университете, она вся видит свою дальнейшую судьбу за рубежом. И поэтому в данной ситуации для страны важен каждый житель, молодой или старый, это не важно, потому что неуважение к старикам, оно перекладывается и на детей. И дети никогда не будут лояльны, если к их родителям тоже относятся неподобающим образом. И вот ситуация такова, что меньшинства все дальше отталкиваются, и это все больше переходит на такой формальный и нескрываемый уровень. И если здесь чего-то не менять, то, естественно, Латвия осталась жить совсем недолго. Говоря о нации, я считаю, что сегодня для того, чтобы быть, в сегодняшних обстоятельствах, для того, чтобы считаться членом, полноправным членом нации, хватает двух таких обстоятельств. Во-первых, чтобы человек хотел связывать свою судьбу и судьбу своих детей с этой страной. И второе, чтобы он честно работал и платил свои налоги. Больше никаких требований там не должно быть. Поэтому мне эти даже концепции политической нации, они важны, но они, на мой взгляд, все равно не могут требовать в сегодняшней ситуации человека слишком много, когда границы открыты, когда мир состоит из сетей транснациональных, локальных, идентичностей и так далее. Сегодня даже, на мой взгляд, не обязательно быть какой-то вот такой четкой политической базы, на которой могли бы жители страны объединиться. Хватит уже того, что они просто переживают за это государство и готовы на него честно работать, платя налоги. И вот такой каждый житель в этой стране нужен для того, чтобы эта страна просто могла дальше существовать. Но вот такие документы, они все это отбрасывают и, так сказать, и маргинализуют людей. Люди не чувствуют принадлежность, люди уезжают. Это будет только продолжаться, если будет такая политика. Спасибо. Paldies Andrejam. Tātad kopsavilkumā Andrejs uzskata, ka preambula pēc savas rakstura ir rasisks dokuments, un nacionāla piederība nav tik aktuāla, nav tik svarīgāka lieta mūsdienu pasaulē. Tagad mēs dodam vārdu mūsu virtuālam viesim no Igaunijas. Tas ir Sergejs Ceredenko, tiesību aizstāvīs, kā viņš sevi sauc, Krievu ombudsmens Igaunijā. Сейчас я даю слово Сергею Середенко, правозащитнику и, как он себя называет, русскому омбудсмену Эстонии. Слышно ли меня? Слушаюсь. Здравствуйте, старые друзья, здравствуйте, новые друзья, здравствуйте, коллеги. Прежде всего, так, не эхо. Прежде всего, значит, позвольте поблагодарить построителей за те хлопоты с техническим моим участием здесь. Вот, и я думаю, что мы справимся. Прежде всего, говоря о проекте преамбулы к Латвийской Конституции, мы должны произнести слово «аксиология». Тогда у нас дискуссия будет какая-то научная, потому что как раз мы говорим о ценностях. И ценности прежде всего характерны тем, что они по природе своей иерархичны. Многие конституции выделяют высшие ценности, в частности Российская Конституция. И здесь неоднократно заявлялось о том, что с ценностями сложилась какая-то ситуация двоевластия в том проекте преамбулы, который представил господин Левиц. Значит, если мы говорим о целеустановках каких-то, логике правосознания, то здесь к ним можно отнести сплочение людей в признании главенства тех или иных правовых принципов, идей и убеждений. И не просто признание, а энергичное отстаивание того, что признано, с последующим превращением признанного в предмет правового верования. Меня удивило, с каким миролюбием
заявлена тема сегодняшнего круглого стола. Вот, то есть я-то готовился точить топоры и рубить в капусту, значит, этот проект документа. Вот, здесь акцент дан совсем другой, поиски политической нации, и поэтому, значит, давайте прежде всего посмотрим на такую ценность, как внутренний мир, ценность, в частности, которая заявляется в преамбуле эстонской конституции. Должен сказать, что в документе господина Левица эстонский след, скажем так, прослеживается абсолютно отчетливо. Значит, если на сегодняшний день внутренний мир в Латвии? Безусловно, нет. Поэтому вопрос, как связать коня и трепетную лань и заставить их скакать в одной упряжке. Предложенный вариант – это дополнить Конституцию преамбулой. И здесь мы должны спросить себя, а устраивает ли Конституция 1922 года жителей Латвии, во-первых, и, во-вторых, соответствует ли она требованиям современности. На мой взгляд, категорически не соответствует. В частности, значит, я взялся разыскивать, а на каком основании, собственно говоря, действие Конституции было воссоздано в 90-м и 93-м годах. Да? Значит, в компетенцию парламента всегда входит принятие законов и отмена законов. Ни один парламент не обладает компетенцией восстановления законов. Каково же было мое удивление, когда в Латвийской Конституции, в Сатверсме, я вообще не нашел фразы о том, что парламент принимает законы. Значит, поэтому вот посмотреть, больше того, значит, пассаж о присоединении к Европейскому Союзу почему-то находится в главе законодательства и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день Сатверсме играет исключительно, по-моему, такую символическую роль, и неоднократно вот коллеги отмечали, что решающая роль на самом деле принадлежит уже суду Сатверсме, что, в общем, глубоко неправильно. Второе, что я хотел бы отметить, это уникальность прецедента. В 2013 году пишется проект преамбулы Конституции, принятой в 2022 году. Преамбула – это своеобразная национальная матрица. Елизавета, представляя меня, забыла сказать, что я специалист по конституционному праву. Вот. И аксиологически это самая значимая конституция, это программа. Больше того, если мы говорим, допустим, о возможном законе о преамбуле к Конституции, то это закон, который позволяет себе высшую для законов степень абстракции. Здесь мы сталкиваемся уже с категориями философии и права. Мы говорим уже не о понятиях, мы говорим уже об идеях и категориях. Значит, и получается, что в 2013 году вкладывать свои идеи в пустые черепа отцов-основателей, это, в общем, такая юридическая некромантия. Это неприлично. Значит, и на этом фоне фраза из проекта преамбулы, выражая благодарность основателям государства, в общем, выглядит достаточно издевательски. Второе, что в связи с этим я хотел бы отметить, то, что, как я понял, то есть в Эстонии точно, и, сколько я понял по разговорам, в Латвии тоже, совершенно не развито генетическое толкование Конституции 22 года. Это право толковать Конституцию у вас по умолчанию передано суду Сатверсме, вот, который на протоколы, стенограммы учредительного собрания, не знаю, обращает внимание или нет. Дальше. Секундочку. У нас сейчас еще в 2 минуты вы уложитесь, у нас регламент 5 минут. Если зал не будет возражать, чуть-чуть продлить нашему гостю регламент. Хорошо? 2 минуты. Да, попробую. Хотя, в общем, для меня это было сюрпризом таким некоторым.
Значит, тогда попробую отреагировать на выступление коллег. Я не соглашусь ни с коллегой Соколовским, ни с коллегой Берниковым, значит, о том, что эта преамбула не привносит ничего нового. Значит, если мы говорим на сегодняшний день о типах правосознания в Латвии, то их два. Это правосознание латыша и правосознание не латыша. Данная преамбула закладывает третий тип правосознания. Это те кандидаты в граждане, которые будут вынуждены присягать уже этой Конституции и будут вынуждены присягать уже отчетливо идеям оккупации и идеям правовой преемственности или непрерывности, как ее называют в Латвии. Это совершенно новая ситуация политически и с точки зрения правосознания. И я бы не сказал бы, что здесь все в порядке. Значит, дальше о неприкосновенности или о ядре Конституции я уже писал в латвийской прессе, поэтому коротко повторю, что выведу здесь следующую такую модель, что Конституция обычно относится к сверхжестким документам по порядку принятия, и латвийская Конституция здесь исключение. Порядок изменения латвийской Конституции очень простой. Поэтому вводить неприкасаемые статьи Конституции, это не соответствует букве самой Конституции вообще. И второе, собственно, посягает на суверена. Это тот, как раз о чем я писал, тогда повторять не буду, потому что суверенная власть государства Латвии принадлежит народу Латвии. Да? Это значит, что народ Латвии вправе сам решать, так оно или нет. Значит, следующий момент – это то, что преамбула четко, абсолютно выводит два субъекта народного суверенитета. Латышский народ и народ Латвии. Значит, тогда теряется вообще понятие суверена. Ту же самую ошибку они совершили в Татарстане, допустим, когда в Конституции Татарстана мы читаем о том, что ее принял татарский народ и многонациональный народ Республики Татарстан. Они сейчас очень здорово споткнулись на этом. Вот. Значит, и третье. Значит, я совершенно категорически против того умопостроения, которое продемонстрировали господин Плебс и коллега Димитров. О том, что вот сейчас есть проект преамбулы, он будет принят, а что мы приняли, нам потом разъяснит суд Сатмерсмера. Вот это категорически неприемлемая история. Пояснительная записка к проекту должна быть отработана, то есть проект преамбулы должен быть предметом самых отчаянных дебатов в стране. Вот, причем, в принципе, можно посмотреть дорожную карту этих дебатов. Вот, и я думаю, что этим путем и следовало бы пойти. Спасибо. Спасибо большое за обстоятельное и профессиональное мнение. Tā, man grūti uztaisīt kopsavilkumu, Seredenko. Varbūt es pamēģināšu. Starp citu, tad, kad mēs gatavojam diskusijas, mēģinām kaut ko tur plašāk sev paskaidrot kaut kādas atsevišķas daļas. Un ļoti labi, ka mūsu Igaunijas kolēģis speciāli precizēja trīs pamat, varbūt tādas tos punktus. Pirmkārt, tas ir Latvijas Republikas kontinuitātes doktrīnas nostiprināšana, par ko mūsu Igauni kolēģi speciāli to pasvītroja. Otrkārt, par to, ka ir faktiski legalizēta ideja par satversmes kodolu, un kura saistīta varbūt ar faktiski tiem jautājumiem, kuriem mēs nevaram mainīt ļoti svarīgus konstitūcijas daļas, ne balsošana saima, ne balsošana referenduma. Un faktiski ir tāds princips, kur pirmā reize mēs nostiprinām konstitūcijā, ka te ir divas atšķirīgas daļas, kā latviešu tauta un Latvijas tauta. Un maksimāla saglabāšana, principa saglabāšana par Latvijas nāciju
pastāvēšanu uz visiem laikiem. Un varbūt tikai ceturtajā vēl mums ir pielikta varbūt tā ceturta daļa, par ko nerunāja mūsu kolēģis, bet tā ir faktiski jauna prakse, kā dalīt atbildību starp cilvēkam un valsti. Un tas ir jauns varbūt traktējums preambula. Bet kopumā es gribu pateikt, ka ļoti labi un profesionāli augsta līmeni mūsu kolēģis uzstājas, un patiešām tas ir liels, varbūt, наверное, мне надо сказать, наверное, это по-русски, что действительно наш эстонский эксперт действительно на высочайшем профессиональном уровне смог проанализировать содержание предлагаемого проекта преамбулы Конституции. Jā, tagad mēs ejam tālāk un jautāsim cilvēkus no zāles, un Vladimiram Buzajevam vārds. Lūdzu runāt pie mikrofona, un lūgums 3 minūtes. С учетом того, что народу много, времени мало, у меня всего лишь 2 сравнения и 1 предложение. С географическим сравнением хорошо поработала российский доктор политологии Лариса Хоперская, которая выпустила летом книжку о положении русских в Центральной Азии. Но они бегут примерно с теми же темпами оттуда, и даже иногда и быстрее, чем от нас. Вот, и все преамбулы вот всех 5 стран Конституциям она проанализировала. В Конституции Таджикистана никого, кроме таджикского народа, не присутствует в принципе. Казахстана, там, в преамбуле они все-таки сказали, что народ Казахстана созидает государственность, но на исконно казахской земле. Аналогичная примерно строчка, всего лишь 1 строчка, имеется в Конституции Узбекистана. Что касается преамбулы к туркменской конституции, то вначале у нее была там фраза «укрепление великой независимости, суверенитета, постоянного нейтралитета туркменского народа». Но умер Туркменбахы, исчез туркменский народ, и появился везде народ Туркменистана. Что касается Киргизии, где президенты меняются каждый год, они вполне добровольно, вот там и в преамбуле киргизской, именно киргизский народ, и даже в основном тексте он 2-3 раза появляется как совершенно государственно образующая нация. Вот, но, в общем, конечно, акины среднеазиатские до уровня Эдила Левита в своей цветистости, вот этой первой части его преамбулы, им очень далеко, и поэтому, как бы, им есть чему поучиться у передовой страны Евросоюза. Теперь сравнение историческое. 10 лет тому назад, в общем, не косну вспомнить школьная реформа, да, тогда нам объясняли, что это делается для нашего блага, для увеличения конкурентоспособности наших детей и для интеграции в общество. В отличие от реформы, вот про эту Конституцию нам только говорят, это вас вообще не касается, с вами ничего плохого не будет, то есть даже хорошего не обещают, да? На мой взгляд, это очень тревожный симптом, потому что будет еще хуже, чем 10 лет тому назад. И теперь, как бывший законодатель, я хочу внести одно предложение, которое легко формулируется. Прям. Дело в том, что для того, чтобы согласовать преамбула, она противоречит все-таки основному тексту Конституции. Особенно ее первая часть, вот, до которой не додумались киргизские акины. И поэтому, чтобы согласовать одно с другим, я предлагаю начать изменять Конституцию так и с конца, и вычеркнуть в этой Конституции последнее слово. Те присутствующие в зале, которые получили гражданство путем натурализации, они, конечно, догадались, о чем идет речь. Последнее слово в Конституции – это фамилия. И фамилия это Иванов, да?
Был такой Ричард Иванов, вот секретарь Конституционного собрания. Вот последнее слово в Конституции – это Иванов. Это та фамилия, на которой, как известно, вся Россия держится. И я глубоко убежден, что если вот саторство будет начинаться так, как предлагает Левин, то Ивановым в Латвии делать нечего, и места им не будет. И поэтому давайте мы это последнее слово Конституции вычеркнем, и тогда все будет, в полном ахуре. Спасибо за внимание. Jā, paldies Zēva kungam un par interesantu ieskatu, ka Latvijas konstitūcija ir līdzīga arī Āzijas valstu konstitūcijām. Es gribētu turpinājumu pajautāt šeit esošā latvieša viedokli Kaspars Gasuns. Kā jums tā diskusija, ko jūs sapratat par to latviešu tautu, latviešu nāciju un kā jūs jūtaties šeit? Nu, paši šeit sajūtām, es domāju, man nav kāda īpaša sajūta, ka tas būtu kaut kā baigi nokļūst, bet te jau tas tika izteikts vairāk kārt, kā ir šis termins valsts nācija. Man šķiet, viņš ir ļoti problemātisks tieši komentāru daļā, kur viņa definīcija tomēr valk uz šo, kā jau Olga teica, uz etnokulturālo tātad to kategoriju. Un atkal jau ļoti tiek skaidri norādīts, ka Latvija ir tātad valsts šai valsts nācijai. Tas ir tam, kam pastāv šī valsts, un tur ir arī saikne norādīt. Tātad, ja tā ir Latvija, tātad tā ir latviešu valsts. Latvija, ir tas vārds tur iekšā. Aptuveni tam līdzīgi tā sprieduma loģika tur parādās, un vēl, ko es pēdējā laikā te trāpīju, vienīgi teikt, laikam nevarēšu zatvert. Alehina kungs man ļoti veiksmīgi tādu izpētīja lietu, kur vēl parādās arī šis termins viltīgais valsts nācija, jo kas ir, manuprāt, viņā tas viltīgais, parādās vārds nācija. Bet nācija, tad kāpēc tā valsts tur ir klāta? Mēs kā dubultojam. Jo nācija ir kā, ietver sevi šī tā politiskā tā identitāte. Un, kad viņš bija papētījis, viņš parādās pilsonības likumā, un tā tad valsts nācija, un tur skaidri var izsekot arī pēc pilsonības piešķiršanas kārtības, ka ir runa tieši par latviešu etnos. Un latvietis nevar kļūt politisks kaut kāds vai šeit ilgstoši dzīvojis, vienkārši viņš nevar kļūt tā par latvieti. Tā nebūs politiskā viņa identitāte, tā ir skaidri etniskā identitāte. Savalkot to visu kopā, es, kā jau cilvēki vairāk teica, es šeit saskatu riskus, ka mēs patiesībā pietiekam ciešām status quo situācijā, sākam spēlēties ar etniskajām kategorijām un sadalām to valsti, tad mums ir tiem, kam viņi ir domāti, un tie pārējie, kas šeit uzturas arī, kā teica kungs, nav skaidrs vispār, ko tad tās mazākuma tautības vispār dara. Viņām vispār netiek tur īsti definēta nekāda loma, kā viņi vispār, kāda vispār viņiem šeit pozīcija. Tas ir mans personīgais uztraukums tāds, kā latvieši. Starp citu, es arī neesmu tīrs viņa latvietis, man tur Gasuns uzvārds, viņš nāk no lietuviešiem attiecīgas. Arī tas ir, es domāju, tad es īsti, kā tad es te iedaros? Kaut gan, tā latviskā sasniedz jau daudz vairāk. Vēl viena mana tāda pārdoma šajā sakarā ir, ka te gan izskanēja, ka tā virzība jau nav jauna, bet manuprāt, tā eskalācija tomēr juridiskā un satversmes tieši jautājumos ir bijusi tomēr pēc diviem patiesībā referendumiem. Pirmkārt par tā saucamo desegregāciju izglītības, tas bija Nacionālās apvienības virzītais, un pēc tam valodas referendums. Un patiesībā gan šo kodola akciju, gan šo preambulas akciju es to redzu tomēr. Kaut arī kaut gan šie deklarētie mērķi atšķirs, man tomēr šķiet, ka tas dziļākais motīvs ir, es to nosauktu par pretreferendumu. Vairākās sērijās. Tas ir viens liels pretreferendums, un godīskot, viņš vienkārši dažādas formas tālāk ieņem. Un man rodas arī jautājums, kāpēc visa šī, varbūt tomēr savu teātris arī
Jo patiesībā šis referenduma jautājums, viņš arī izskan, arī šie cilvēki, kas vir šo projektu, viņi ik pa laikam tomēr atsauc uz to valodas referendumu. Gan kā motīvu, gan kā leģitimizāciju šī projekta. Nu, te varbūt vienkārši pieņemiet kaut kādu likumu, es nezinu, cik tas tur juridiski būs korekts, ka ir aizliegts referendums par valodu. Un tad varbūt mēs izlaižam visu šo te, jo es domāju, ka krietna daļa šo nesaskaņu un šo ļoti, nu, te jau bija runa neskaitāms reiz, ka akadēmiski tas kaut kas vienkārši nebaudāms, neskatāms. Kaut tās definīcijas, kaut kur lido gaisā, kas ir par teorētiskām paradigmām, tur vispār nav skaidrs. Kristīgās vērtības tur piesauktas tādā formā, nu, es teoloģijas fakultātē esmu beidzis, nu, es nezinu, ko viņi ar to saprot. Šobrīd, nu, pro-life vai anti-geju kaut kādi tādi kristīgie reakcionāri izmanto šo terminoloģiju, piemēram, kristīgās vērtības. Neviens viņi īsti nav definējis. Nu, un tas nav kristīgais kultūra mantojums pat patiesībā vai judo kaut kāda kristīgā kultūra telpa. Tas pilnīgi neskaidrs. Teoloģijas fakultātē kāds aiziet, tā es nevaru pateikt kristīgās vērtības, viņš skatījās lielām acīm. Ko jūs vispār to gribat pateikt, ja? Un, nu, ļoti, manuprāt, samocīts tas teksts, un es pieļauju tomēr, ka viens no tiem iemesliem ir tas, ka tas motīvs reālais atšķiras no deklarētā. Nu, tādā gadījumā mēs noskatāmies patiesībā uz vienu lielu teātri. Bet, jā, šis teātris ietver arī apdraudējums, kā te jau izskanēja, demokrātiskai iekārtai, manuprāt, un noslēdzot savu to daļu, es gribētu teikt, es redzu to tā, ka šis preambulas projekts, tā ir neusticības izteikšana satversmei, tā ir, vai viņa darbojas vispār, vai šī mūsu sistēma darbojas, tā ir neusticības izteikšana Latvijas tautai, un jo īpaši latviešiem, jo tieši viņi ir lielākā daļa vēlētāji. Attiecīgi, faktiski, nu jā, un lielā mērā tas tāds ļoti pesimistiska pozīcija pret demokrātiju vispār, un viņi spēja funkcionēt, un kā jau te tika teikts, spēju, teiksim, izpildīt kaut kādas latviešu nacionālos mērķus, teiksim tā. Paldies par jūsu viedokli. Tagad man vēl divas rokas, Einars Graudiņš un tad Girsakungs. Labdien, cienītie klātesošie. Einars Graudiņš, 100% latvietis. Tad es vēlētos pievērst un varbūt, kā saka, dzirdēt diskusiju no klāt esošajiem cienījumiem ekspertiem, kas ir uzaicināti par sekojošiem aspektiem. Es principā piekrītu absolūti Viktoram Avotiņa kungam, kurš runāja par iespējamiem riskiem, un uzskatu, ka, lai vispār runātu par šo preambulu, ir sākumā nepieciešama plaša diskusija sabiedrībā par pretrunām, kuras ir iekļautas automātiski iekšā šajā preambulā, un viņas es redzu kā vēsturisks pretrunas un redzu kā mūsu valsts nākotnes pretrunas. Ja tiek uzsvērts, ka preambulas pamatbūtība ir nacionālās identitātes saglabāšana, uzsvera latviešu nacionālās identitātes saglabāšana, kas cauri vies visam šim tekstam, tad šeit uzreiz es varu pateikt statistiski un faktiski ir redzama absolūta vēsturiska pretruna, jo tajā laikā, kad Latvija bija iekļauta Padomju Savienības sastāvā, ja mēs paskatīsimies, cik ir iznākušas grāmatas, žurnāli, avīzes, kinofilmas un tā tālāk latviešu valodā, kā ir attīstījusies Latvijas kultūra, latviešu kultūra, īpaši lauku apvidū, kādi ir bijuši dziesmu un deju svētki, tad tie nav salīdzināmi ar situāciju, kur ir šodien. Tas ir pirmais. Otrais, ja mēs paskatīsimies, cik mums ir latviešu, es runāju tagad konkrēti tikai par latviešiem, tautas zaudējumi par 22 neatkarības gadiem, tad viņi ir līdzvērtīgi zaudējumiem Otrajā pasaules karā. Tātad šeit jau ir automātiski absolūta vēsturiska pretruna manā izpratnē. Nākošā pretruna, es uzskatu, ir mūsu valsts perspektīvās nākotnes pretruna, jo šobrīd skaidri ir redzams, ka Eiropas Savienība, kurā mēs esam, automātiski, faktiski veidojas par stingri integrētu federālu valsti. Tas ir nenoliedzami, lai arī ko nerunātu politiķi. Mēs šobrīd redzam situāciju, kad vairāk jau kā puse likumu, kur darbojas Latvijā, faktiski no mums tiek nosūtīti no Briseles. Tātad vietējais likumdevējs faktiski nekontrolē likumdošanas lauku. Tas ir viens variants. Otrs variants, kad
Eiropas Savienībā eksistē un pilnīgi sāks pilnā apjomā darboties centralizēta monetārā politika. Mēs šodien jau runājam par vienotu Eiropas pilsonību. Tātad automātiski mēs varam runāt par vienotu Eiropas politisko nāciju. Vismaz es to saprotu. Kā šādā gadījumā ar vienotu Eiropas politisko nāciju var nonākt kontekstā šī preambula? Un trešais un pēdējais, ko es gribēju uzsvērt un ko kaut kādā aspektā, varbūt iespējams pieļauj iespēju baidās apiet vietēji eksperti, kas šeit ir, ja? Bet tas ir aspekts, kuru ļoti precīzi un konkrēti, un paldies viņam, nodefinēja Igaunijas pārstāvs, kurš viennozīmīgi pateica, ka šī preambula nostiprina juridiski aspektu vai jautājumu par okupācijas atzīšanu un valsts pārmantojamību. Es uzskatu, ka abi šie jautājumi tuvākajos minimums 50 gados nebūtu jākustina, jo viņi automātiski šķeļ mūsu sabiedrību, kura nav monoetniska. Es uzskatu, tas ir noziegums pret Latvijas valsti un visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņa nacionalitātes, kuri šeit dzīvo. Paldies par uzmanību. Paldies. Tagad vārds Иларионам Гирсам. Да, спасибо. Я тогда по озвученным сегодня мотивам. Относительно широкой дискуссии, конечно, она нужна, и, будучи юристом, я хотел бы сказать, что узкоспециальное мнение юридическое в этой дискуссии должно быть последним, иметь последнее значение, потому что это дискуссия о моральных установках общества, о целях общества и государства. Юристы в данном случае должны выступать исключительно обслуживающим персоналом, правильно сформулировать те основные моменты, которые латвийское общество для себя желает, а не формировать их сверху, как верно подметила Процевская, что эта конституция не описывает существующее положение, оно формирует существующее положение. И тут я отчасти согласен с Юрием Соколовским и с Андреем Берниковым, что она вроде как не привносит совсем нового. Мы 23 года с этим живем. И вместе с тем не согласен. Она вносит юридическое закрепление вот той 23-летней практики дискриминации. То, чего до этого стеснялись, то, что до этого отрицали, говорили, что нету тут дискриминации ни латышей. Сейчас откровенно впишут. Это наглость, дерзость, и за нее надо бить. Это то новое, чего допускать нельзя. Здесь звучал тезис, что Конституция закрепляет, эта преамбула, предложенная Левитом, закрепляет то, что уже было достигнуто. Не соглашусь, не было достигнуто. Ее принимают для того, чтобы как раз-таки достичь, чтобы добить. И поэтому мы должны в обществе этому сопротивляться. Относительно заявленного, что это Конституция российская, да, российская, и это не просто моральная оценка, а это моральная оценка, которая нашла закрепление еще в 1965 году в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первая статья четко определяет, что такое расовая дискриминация, и эта Конституция подпадает под нее. Относительно, здесь вот звучало мнение, что вроде как откуда эта волстнация появилась, а вот в законе о гражданстве, так что вроде не совсем новое. Нет, новое, потому что в законе о гражданстве оно действительно используется 3 раза, и оно используется лишь с 2013 года. Ее сейчас вставили, так же, как ее приняли те люди, которые не были избраны народом Латвии, так же, как и статью о латышском языке, как государственном языке, в Латвии приняли лишь в 1998 году, вставили в Конституцию. Изначально возрожденной Конституции ее не было. И в заключение хочу сказать, что очень досадно, что организаторы построили эту дискуссию как обсуждение предложения Левитом, в то время как на самом деле есть еще несколько предложений альтернативных, в том числе предложение Клава Седланяка и сидящей в панели Ольги Процевской, которые принципиально отличаются от предложенного Левитом. И тут очень важно, что Клас Седланякс латыш, и он предложил другое. Очень жаль, что не обсуждалась его версия как база. Спасибо. Спасибо. Tātad kopsavilkuma Girsa kungs norādīja, ka diskusija par preambulu tā nav diskusija starp juristiem, bet pirmām kārtām tam jābūt diskusija par sabiedrības morālajiem pamatiem, un tikai tad mums juristiem ir jānostiprina tas satversmē
un konstitūcijā. Atbildot uz jūsu jautājumu, kāpēc mēs apspriežam šo satversmes projektu, tāpēc, ka viņš ir prezentēts Saeimā, tāpēc, ka visas diskusijas ir ierosinājusi šī preambula, bet mums ir arī otra diskusijas daļa, pie kuras mēs drīz pāriesim, respektīvi, kā tas ietekmēs politiskas nācijas veidošanas, to, ko mēs visi gribam. Es tikai gribu aizstāvēt varbūt organizatorus. Jā. Es nedomāju, ka mēs speciāli sākam koncentrēties uz Levita kunga diskusiju, to projektu. Varbūt vispār mums jārunā par to, ka mums kā tādas prezumcijas nav vajadzīga. Jā. Tas ir neizslēdz to, ka ir pavisam citi kaut kādi projekti, kuri labos esošu diskusija, bet varbūt esoša projekta vispār mums nav jāpieņem konkrētu kaut kādu jaunu preambulu. Un man starp citu patīk, un tā varbūt noapaļot pirmas mūsu diskusijas daļas, man vislabāk, visīsāk izteicis tomēr Kaspars Gasons, viņš teica tā, ka tomēr tā ir preambula, tā ir neusticība izteikšana gan konstitūcijai, gan vēlētājiem un gan latviešiem. Ja, tas ir, man liekas, ka viss koncentrētākā veida raksturojam Levita kunga projektam. Jā, bet pirms mēs pārējām pie otras daļas, es gribētu vēl jautāt viedokli mūsu jaunpienācējai viesai Lindai Curikai no Providus. Un, respektīvi, mēs apspriežām to, ko mēs izlasījām satversmē. Mēs izlasījām tur daudz ko par etniskumu, un Levita kungs mums atbildēja vēstuli, ka būtībā tur daudz ir domāts par mazākumu tautībām. Jautājums, kā jūs izlasījāt konstitūciju un kā jūs preambulu un kā jūs sapratat šo te divus jaunus, vienu jaunu, vienu vecu iedzienu, Latvijas tautu un latviešu nācija, valsts nācija? Ja godīgi, man negribas ļoti daudz runāt par saturu, un man liekas, ka par saturu būtu jārunā. Par saturu ir jārunā, bet jārunā arī par to veidu, kādā veidā tā preambula ir radīta. Un viņa nav radīta iesaistot visu sabiedrību. Man liekas, ka tā ir tā galvenā problēma. Tas, ko es tur redzu, vai daudz citu cilvēku tur redz, man liekas, ka šis atkal tas stāsts, ka ļoti daudzi ir, kas tur redz, ka tur ir visi iekļauta sabiedrība. Ir, kam liekas, ka, es drīzāk piekrītu tiem otriem, kad liekas, ka šeit tiešām ir tā milzīgā koncentrācija uz latviešiem un izslēdzot citas sabiedrības daļas, kuras ir bijušas tieši tikpat iesaistīts Latvijas veidošanā un nākotnē būs iesaistīts arī uz priekšu. Un manā skatījumā galvenais ir runāt par procesu, par to, kādā veidā mēs varam padarīt šo preambulas pārunāšanu un varbūt pārveidošanu atvērtāku tā, lai tajā plašāka sabiedrība būtu justos, ka ir iesaistīta. Jo acīm redzot, mēs esam nonākuši līdz tam, ka tā preambula ir vajadzīga un ka viņa būs. Labi, jā, paldies par jūsu viedokli. Jā, diskusija tik tiešām ir vajadzīga un mēs arī gribam tajā piedalīties un atrast savu vietu arī šajā preambulā un domās par Latvijas nākotni un Latvijas sūtījumu.